Labvakar, dāmas un kungi! Sveicu jūs Konservatīvās domas konferences Demos 4. sesijā, 4. vara. Šis vakars veltīts sabiedriskajiem medijiem kā demokrātijas sarksuņiem, kā atsvaram 3 konstitucionālajiem varas atzaļiem. Mans vārds ir Jāzeps Baško, un es vēlos šo vakaru sākt ar vienu ieinteresētu, bet akadēmiski nekvalificētu pilsoņu apcerējumu, kas saucas 13 konservatīvas domas sabiedriskajiem medijiem. Ar sabiedriskajiem medijiem viss ir kārtībā, nekā citādi nemaz nevar būt. Apmierinātību mērām katru sekundi. Tieši tā pirms pāris mēnešiem notikušā submediju konferencē atklāja LSM portāla vadītāji. Apmierinātību mērām katru sekundi. Dāmas un kungi, vai esat apmierināti ar šīs konferences gaitu? Un tagad? Vai atceraties bijušās LTV satura redaktors Rudušas izteikums 20. gada nogalē par nepieciešamību pēc masveida gatavināšanas? Sabiedrisko mediju ombuds 23. gada pārskatā atklāja, ka nodokļu maksātāju finansēto mediju funkcijās ietilpst, citēju, pārdefinēt vērtības un veidot viedokli. Tai pašā pērnējā oktobrī notikušajā submediju konferencē kāds eksperts pilnā nopietnībā izteica priekšlikumu, es pārfrāzēšu. Tā kā Eiropā 50% sabiedrības satraucas par klimatu, bet Latvijā tikai 20%, vai sabiedriskie mediji nedomā kaut ko darīt lietas labā? Tikmēr Latvijas faktu veiktā fokus grupas pētījumā 12 no 26 respondentiem uzskata, ka ir svarīgi, lai žurnālisti atbalsta valdības politiku. Kā šie daži gadījumi liecina, ne viss ir kārtībā. Tieši kā ar sabiedriskajiem medijiem, demokrātijas pieskatītājiem un politisko aktualitāšu informatīvo centrāli mums ir dažas problēmas. Taču mediji ir nevis ļauni un sazvērējušies, kā dažas lietas sludināt, bet viņi vienkārši nedomā par politisko tajās kategorijās, kādās to dara vismaz daļa šodien klātesošo. Nemazums žurnālistu nenojauš, ka mēs uz politiku raugāmies no pavisam cita rakursa, proti, ka mēs politiskus priekšlikumus nemērām tikai pēc to ekonomiskā ienesīguma, ērtuma, sniegtās baudas, pēc to emancipējošām kvalitātēm vai pēc modīguma. Tālāk piedāvāja 13 konservatīvas domas, ko varētu apsvērt tie mediji, kas tiecas pienācīgi kalpot kā 4. vara, pārstāvēt viedokļu dažādību un neizdarīt paternalistiskus secinājumus savās notikumu analīzēs. Pirmais, ar ko saskars ik viens, kas pēdējos gados kritizējis sabiedriskos medijus, ir tas, kas sākotnēji šķiet akūts paškritikas iztrūkums. SM vadība kritiku nereti apraksta kā organizētu dezinformācijas kampaņu. Kad jau vairāk nekā 10 gadus dzīvojam sociālmediju iespējotā tīkla efekta pasaulē, kur informācija un maldi izplatās lavīnveidīgi, vai tiešām katru masveidīgu digitālo nejaucību jāuzskata par kampaņu pret sevi? Kāpēc vērpt sazvērestības teorijas, nevis atbildēt uz pārmetumiem pēc būtības? Tomēr šī upura lomas izvēle nav tikai rakstura vājums. No Latvijas radio vadītājas un no submediju ombuda dzirdam nopietnās balsīs deklamētus truismus, piemēram, ka submediji balstās uz faktos balstītu informāciju vai pārstāv, es citēju, racionālas diskusijas aizstāvis. Redziet, nosaucot atziņu par zinātnē pierādījumos vai faktos balstītu, tā nav pamatota. Tikpat labi varētu paziņot, ka mediji nemelo, un tieši tāpēc tiem ir taisnība. Politiskās diskusijās, kad runa ir par izšķiršanos piesaukt kritisko vai racionālo domāšanu kā kaut kādu maģisku metodi, kuru neizmanto tie, kur savos spriedumos nonāk pie atšķirīgiem secinājumiem, ir pēc būtības debats oponentu uzskatīšana par racionāli diskutēt nespējīgu. Ļoti iespējams, ka vaina ir mazliet jau novecojušajā liberālās demokrātijas atziņā, ka ir pienācis vēstures gals, politisko ideoloģiju laiks beidzies, un visiem tikai jārealizē nospraustā programma, kas pārliecinoši ved uz saulaino nākotni, kur priekšā gaida pilnīga emancipācija, demokrātija un brīvība. Konferences pirmajā sesijā Raivis Bičevskis šo nosauc par vienu no lielākajiem un ietekmīgākajiem sociālpolitiskajiem mītiem. Sabiedriskajiem medijiem jāapzinās, ka vērā ņemama sabiedrības daļa noraida šo mītu. Progresīvā doktrīna nesniedz beidzamās atbildes uz visiem jautājumiem. Ar dažām nākamajām domām mēģināšu palīdzēt tikt vaļā no vēl dažiem aplamiem priekšstatiem, kas žurnālistiem traucē runāt par politiku konservatīvajiem saprotamā valodā.
Otrā doma – politika nav tiesas spriešana. Politisks lēmums nav pareizās atbildes atrašana. Tā ir izvēle, izšķiršanās. Tas nenozīmē, ka lēmums var būt jebkāds. Politiskajā dienas kārtībā izlikts jautājums demokrātiski tiesiskā valstī pēc būtības nevar būt tiesas spriešanas jautājums. Deputāti nevar tikt saukt pie atbildības par saviem balsojumiem, jo viņi lemj par jaunu kārtību, pēc kuras vēlāk tiks spriesta tiesa, ja šī kārtība netiks ievērota. Tātad, lai kāda būtu izšķiršanās, tā nepadara alternatīvas atbalstītāju automātiski par kļūdīgu, par zaudētāju, nosodāmu vai citādi nepareizu. Kā var tapt kompromisa lēmumi, ja vēlāka piekāpšanās, piemēram, sākotnēji opozīcija, bet vēlāk piesliešanās okupēkļa nojaukšanas idejai tiek nosodīta? Politiska lēmuma būtība ir apņemšanās, ka mēs, pilsoņu kopums, turpmāk darīsim tā. Kopīgi pieņemtie kompromisa lēmumi audzē un stiprina mūsu kolektīvo identitāti. Jāpārstāj veidot identitāti uz kāda atšķelšanas pamata. Gins Apels runāja par to 2. sesijā. Trešā doma – konservatīvisms ir apliecināšanas kultūra. Politika ir nemitīga mums vērtīgā apliecināšana. Mēs nemēģinām visaptveroši atrisināt tehnisku sabiedrības pārvaldības uzdevumu. Daba to jau ir atrisinājusi un turpina darīt. Politika nemēģina normativizēt pasauli kā programmētājs, kuram savā kodā ir jāparedz visi scenāriji. Politika apliecina mums partikulāri būtisko vērtīgo. Okupleklis tika nojaukts ne jau tāpēc, ka tas bija kļuvis nevajadzīgs, pārāk dārgs, zinātniski vai pierādījumos nepareizs, bet tāpēc, lai kaut ko apliecinātu. 4. doma. Mēs noraidām tehnokrātiju jeb ekspertu valdīšanu. Mēs noraidām cilvēku pasaules izteikšanu patvaļīgi izraucītos, izmērāmos skaitļos, un mēs noraidām balstīšanos uz tiem tā, it kā cilvēku dzīvi nenoteiktu arī neizmērāmais. Politika nav optimizācijas uzdevums, kuru drīz varētu atvieglot ar tā saucamā mākslīgā intelekta palīdzību. Mēs noraidām 20-gadnieku Kembridžas absolventu simulācijas kā pietiekamu pamatojumu cilvēku iespundēšanai 4 sienās ārkārtas apstākļos. 5. doma. Cilvēks ir tikpat nožēlojams un grēcīgs, kāds tas bija pirms 2500 gadu, kad mediji runā, ka Latvijai vēl daudz paveicam kādā morālās apgaismotības jautājumā, piemēram, tajā, ko viņi sauc par cilvēktiesībām, viņi runā savā saukļu valodā, ne visas sabiedrības vārdā, un mēs viņus pārstājam uztvert nopietni. Visi cilvēka netikumi, kurus piespiedu kārtā iznīdē vienā līmenī, izspiežas laukā nākamajā, kaut vai pašu cilvēktiesību ieviesēja rīcībā. Institūcijas, kas solās ar brīnumu nūjiņas palīdzību izmainīt cilvēku dabu, ir māņi. Aizspriedumainība ir normāla, inteliģenta cilvēka rīcības un racionāls funkcionēt spējas pamats. Konferences 1. sesijā Bičevskis runāja par mūsu pazušanu nemitīgajā skrejienā un modernās politiskajās reliģijās. Informācijas apmaiņas vide nosaka vairāk nekā tajā apspriestie vēstījumi. Un ko mēs redzam šajā vidē? To pašu veco, visiem labi pazīstamo nepilnīgo cilvēku. Sabiedrība vismaz laicīgā izpratnē nekur nedodas. Mums nav nekur jāpagūst. Protams, mēs piedalāmies savu veidu daudzdimensionālā bruņošanās sacīkstē, lai nodrošinātu savu pastāvēšanu un neatkarību, taču mēs noraidām ideju, ka sabiedrība atrastos uz kāda visiem kopīga un pašsaprotama ceļa uz visas sabiedrības kolektīvu morālo progresu. Izmantojot Maijas Skulas apzīmējumu 3 vērstības veidiem, konservatīvie noraida skrējienu uz priekšu, darbošanos uz virsmas, bet cildina un atbalsta tiecību augšup. 6. doma. Ne visas problēmas ir jāatrisina. Žurnālistiem ir jāpatur pie sevis apnikums par kādu jautājumu nemitīgu atkārtošanos. Tas ir tas skrējiens uz priekšu. Viens jautājums pēc otra, bet dažas ņemšanās ir daļa no ikvienas nacionālas kultūras. Dažas sabiedrības problēmas ir vienkārši dzīvības sula. To pastāvēšana ir cena par brīvību un vitalitāti. Turklāt vērtīgākais no tā, ko neesam mantojuši neapzinātajā līmenī, katrai paaudzei ir pašiem jāapliecina no jauna. Mēs neviens nepiedaram nec pirmajai paaudzei, nec pēdējai. Kā jau Bičevskis teica, 1. sesijā mēs dzīvojam ļoti aizmirstošā sabiedrībā. Cilvēces un sabiedrības interesi un šaubas par jautājumiem nebeidzas ar to, ka mēs personīgi esam kaut ko sapratuši vai no tēmas noguruši. Atgādinu, es runāju par lietām, kuras politiskajā diskusijā Latvijas televīzijā un Latvijas radio neparādās. Par tādām labākajā gadījumā runā tikai filozofiskas dabas vakar intervijās. Mums nav nekur jāaizdodas, mums nav par kaut ko reizi par visām reizēm jābeidz runāt. 7. doma. Palūkojoties uz tehnoloģiskajām pārmaiņām pēdējos pārsimt gados no ģeniālu un uzņēmīgu ļautiņu biogrāfijas skatu punkta, ir viegli ļauties selektīvai vēstures interpretācijai.
Pārmaiņas sabiedrībā uzlūkojot kā sākotnēji nospraustu plānu sekmīgu īstenošanos. Ar domu, ka tagad ar jaunajām, ar vien pieaugošajām tehnoloģiskajām iespējām un ar jauno varu, jo īpaši ar mediju palīdzību, lielas pārmaiņas var realizēt, ja vien visus spēkus koncentrēsim pareizajās vietās, pareizajām lietām. Tas ir sociālisms, un mēs to noraidām. Jo tas iznīcina brīvību, tas iznīcina apstākļus, kas vēsturiski novērotās pozitīvās pārmaiņas darīja vispār iespējams. Pārmetumi par sabiedrības vienprātības neesamību, kādu lielu iniciatīvu atbalstam, ir alkas pēc sociālismu. Nespēja realizēt projektus, jo tiem nav viennozīmīgi atbalsta, ir nevis demokrātijas un liberālismu trūkums, bet šo sistēmu augstā kvalitātes latiņa sabiedriskiem priekšlikumiem. Ja kāds vēlas realizēt projektu, kam trūkst sabiedrības atbalsta, tas darāms privātajā sfērā. 8. doma. Mēs noraidām arī etatismu. Tas ir, mēs noraidām sabiedrisko problēmu risināšanu ar visur esošas valsts palīdzību kā noklusēto politiskās iedarbības formu. Esam par minimālu valsti, kurā pilsoņi paši spēj risināt nesaskaņas, organizēties un iekārtot savu vidi bez valsts ziņas. Valsti sauc palīgā tikai tad, kad problēma neizdodas miermīlīgi risināt zemākajos līmeņos. Ir jābūt pēc iespējas plašākam jautājumu lokam, kur sabiedrība var apspriest un risināt, piemēram, raidījumā, kas notiek Latvijā, bez jebkāda valsts iestāžu pārstāvju līdzdalības. Kad tautas priekšstāvs nāk klajā ar šķietam ģeniālu priekšlikumu, kā valsts var risināt kādu problēmu, tad pirmajam jautājumam ir jābūt nevis cik tas maksās, bet vai tā vispār ir valsts darīšana. 9. doma. Sabiedriskais medijs nav sabiedrība. Pareizais viedoklis un tā popularizēšana nav sabiedrības vajadzības vai sabiedriskais labums. Ar pareizo viedokli šeit domāju sabiedrības elitē vai nospiedošā vairākumā valdošu nostāju. Ja iebilstat pareizam viedoklim, jūs neesat pret sabiedrību. Arī nepareizais viedoklis pieder pie sabiedrības interesēm. Sadurumsme pastāv nevis starp nepareizo viedokli un sabiedrību, bet viedokļu starpā. Ir uzskata atšķirības, ir nepieciešamība un vēlme līdzās pastāvēt ko tālāk. Tas ir politikas izejas stāvoklis. Sabiedrība nav līdzeklis mērķu sasniegšanai, tā jau ir mērķis. Bez līdzās pastāvēšanas nav sabiedrības. Kad sabiedriskie mediji pasniedz kādu viedokli, ka tas esot pretējs sabiedrības interesēm, viņi uzdodas par sabiedrību, bet es atkārtoju, viņi nav sabiedrība. 10. doma. Mēs noraidām provinciālismu. Citā valstī notiekošais nav nedz arguments, ka mums tas pats jādara, nedz arguments, ka mums tas nav jādara. Citu valstu pieredze var būt informatīva, bet tā nevar tikt skatīta kā no vēsturiskā konteksta atraujama sociāla eksperimenta rezultāts. Sabiedriskajiem medijiem, ja tie vēlas realizēt savu strateģisko mērķi, tostarp, es citēju likumu, stiprināt Latvijas iedzīvotājs sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai un kopt nacionālo kultūru, viņiem ir jāpārstāj pasniegt Latviju faktiski kā viens no daudziem variantiem apdzīvojamo valstu piedāvājumā. Latvija mūsu acīs nekonkurē ne ar vienu citu zemi. Latvija ir mūsu vienīgā dzimtene. Nevienai citai tautai un zemei nav tādas vēstures, kultūras, paražu vai satversmes. Politikā iespējamais ir atkarīgs no lokālajiem apstākļiem. 11. doma. Latvijas sabiedriskie mediji nestāv pilsonisko brīvību sardzē. Satversmes 100. pants par vārdu brīvību un 103. par pulcēšanās brīvību medijiem šķiet saistoši tad, ja tie ir attiecināmi uz viņu noteiktās dienas kārtības pozitīvajiem vai vismaz neitrālajiem varoņiem. Bet kā ir ar nepareizajiem? Proti, kā ir ar satversmē garantētajām tiesībām tādiem ļaudīm kā Aldis Gobzems, Jūlijs Stepaņenko, Aivis Vasiļevskis, Jānis Pļaviņš, Kaspars Dimiters un vai kāds cits neviennozīmīgi slavu Covid laikos kaldinājis personāžs? Vai sabiedriskie mediji iestājas par viņu tiesībām? Es nebūtu šeit nelietoju vārdu nepareizs kā cildinājumu. Tiesiskā valstī tiesību normas attiecas uz visiem neatkarīgi no viņu politiskajiem uzskatiem. Pilsoņu tiesības nav atkarīgs no tā, vai šis pilsonis ir jūsu politiskais pretinieks un vai viņa brīvība traucē jūsu plānam. Aizstāvot pilsoņu tiesības, sabiedriskie mediji aizstāv tiesiskumu, nevis pieslējas aizstāvētā pilsoņu politiskajai nometnei. Satversmes tiesas spriedums lietā par papildu prasībām deputātiem Covid laikā nav tikai 13. Saeimas koalīcijas pārcentīgāko deputātu izgāšanās. Tā ir arī mediju izgāšanās, kas nesacēla ne tuvu no to troksni, kādu prasīja likums un tā pieņemšanas gaita. Tas liedz nevakcinētiem deputātiem pat attālināt darbu. Par kādu demokrātijas sargu suni varam runāt, ja mediji ļauj faktiski uz laiku atņemt tautas dotu mandātu deputātam, kas nav pārkāpis nevienu likumu?
Kad sākat analizēt personas biogrāfiju, pirms izlasāt Satversmes pantu, jūs vairs nedarbojaties tiesiskas valsts rāmjos. Tas, kā līdz šodienai ir marginalizējies viens vai otrs personāžs, neattaisno mediju uzticēšanos izpildvarai, piemēram, deputāta imunitātes aizskāruma gadījumā. Konservatīvie uz cilvēku neraugās kā uz iepriekš nolemtu sava likteņa upuri. Cilvēks ir dzīves gaitā ar katru izdarīto izvēli nemitīgi sarūkošs iespēju potenciāls. Šī potenciāla attīstība ir atkarīga nevien no paša cilvēka, bet arī no miedarbības ar apkārtējiem. Cilvēku un cilvēku grupas, kuras tiek mērķiecīgi atstumtas par nepareiziem uzskatiem, tikai retos gadījumos izmaina savus uzskatus, lai atkal apvienotos ar pareizajiem. Bet kā tas iespējams, ja nepareizumu nepiedod? Kā gan sabiedriskie mediji grasās palikt par politiskās dienas kārtības galveno informatīvo maģistrāli, ja ievērojama daļa sabiedrības tiek mērķiecīgi atstumta vai paternālistiski izglītota, jo neesot racionāls diskusijas aizstāvi? Itin bieži medijos aicina runāt antropologus, bet retais no viņiem ievēro, ka sabiedrības piesliešanās sazvērestības teorijām ir sava veida sauciens. Tā nav problēma ar anonīmu bezsmadzeņu masu, kas politiķiem jāatrisina. Tas ir sauciens, kur būtība ir nevis konspirācijas aprakstošie aplamie fakti, bet pastāvošās kārtības noraidījums. Sauciens ezerā mīt velns nenozīmē, ka ezerā dzīvo radība ar asti un ragiem. Izgaismot teiksmes kā faktoloģiski aplams un tāpēc noraidīt to izplatītāju sentimentu, jo tas balstīts nepatiesos faktos, ir aptuveni tikpat idiotiski, cik ar kaut kādiem skaitļiem piekasīties dziesmu svētku aizkustinātiem ļaudīm vai hokeja un basketbola faniem, kad viņi teica, ka Latvija ir liela un varena. 12. doma. Mēģinot vērst lietas uz labu, mēs nedrīkstam paši kļūt par masveida gatavinātājiem. Mums ir tiesības iespaidot sabiedriskos medijus tikai demokrātiskā garā, proti, lai tie pārstāv plašāku sabiedrību, nevis šauru mums pieņemam tās daļu. Mēs nedrīkstam paši būt tribālisti un izslēgt citus. Mēs nedrīkstam par sabiedriskajiem medijiem runāt kā par līdzekli savas politiskās programmas realizēšanai, kā par instrumentu, kuru mēs pielāgojam, lai tas teiktu pareizās lietas, pareizā daudzumā kādam vidējam aritmētiskajam sabiedrības loceklim, kurš pats uz savu galvu nedomā. Mēs nedrīkstam slīpēt mēdījus kā ierīci, kur paši nemaz nelietosim, kur nav īsti nemaz mūsu pašu informētībai un iesaistīšanai norisēs. Līdzīgi šajā konferencē mēs nevēlētos, ka dalībnieki bez mitas postmoderniskā garā apspriež saturu kā derīgu vai nederīgu kādai anonīmai trešajai pusei. Šis saturs attiecas konkrēti uz jums. Ja tas kādā brīdī šķiet par sarežģītu, tas tāds ir jums, ne citiem. Ja citā brīdī par primitīvu vai liek šķebināties, tādi runātāji mēs te esam, daļa no sabiedrības. Ja nodarbojaties ar politisko un ticat veselajam saprātam, ir jābūt gataviem uztvert saturu kā jums, politiski aktīvam pilsonim, saistošu sabiedrības balsi. Sabiedriskajiem medijiem ir jābūt par vienu no galvenajām publiskā diskusiju fóruma platformām. Mūsu kritika šo fórumu uzlabo mūsu pašu informētības labad, ne jau kāda cita apstrādāšanai. Visbeidzot, 13. doma – kā vairot uzticēšanos sabmedijiem. Pirmkārt, daudz darāmā ir pašiem konservatīviem, pašiem nepareizajiem. Ja vēlaties piedalīties sabiedrības dzīvē, jādodas turp, kur tā notiek. Ir jārespektē mūsu pašu radītās institūcijas un jādarbojas ar un caur tām. Ir jāatsakās no domas, ka institūcijās strādājošie ir jānomaina ar pareiziem cilvēkiem, jo tad jūsu iebildumu būtība vienkārši ir, ka institūcija nav jūsu kontrolē. Un tas ir despotisms. Vienīgais risinājums ir atjaunot sakarus un sākt uzlūkot mēdījus kā mūsu pašus, cilvēkus, ar kuriem ir jādzīvo un jāstrādā kopā. Pārstājiet būt patērētāji, pakalpojumu pieprasītāji, esiet dalībnieki. Tajā pašā laikā sabiedriskajiem medijiem ir jānāk pretī un jāsniedz roka tiem, kas viņus, piemēram, Covid komunikācijas dēļ, neuzskata vairs par uzticamiem. Mums kā pilsoņiem ir atkal no jauna jāmācās sarunāties, uzdot jautājumus, turēties tēmas ietvaros, uzklausīt pilnīgi nepieņemamus viedokļus un turpināt sarunu. Kur to darīt? Sabiedriskajā medijā. Kāpēc Latvijā nevarētu būt BBC raidījuma Question Time līdzinieks? Par spēcīgu, atbildīgu, neatkarīgu un reizē demokrātiski leģitimētu, paškritisku 4. varu Latvijā. Paldies!